un atkarības viss spektrs, nu, varētu pat teikt. Nu, īsti tetovētiem man nav nākuši ārstēties pagaidām, jo tas ir redz topā brendā, un to cilvēku vēl kā atkarības procesu neuztver. Pat tie, kas ir notetovēti kā Treķjakova galerija. Bet ir gan ēšanas traucējumi, gan seksa atkarības, gan darba atkarības, gan attiecību toksiskās atkarības, jau minētā līdzatkarība. Nu, tā kaut kā varbūt pagāru piedošana, bet jūs man tā kā neļaujat vairāk. Es sapratu, bija 3 minūtes. Nu, ja tā mēs ņemam, ko Marks Tvens teica, ja? Marks Tvens teica, nu, alkoholisms ir brīvprātīgs vājprāts. Nu, tā tad aiz brīvas gribas tu traks paliec. Un pat ja tu to nesaproti, tad dzerot tu paliec traks. Un agrāk vai vēlāk nojūdzies, sāc ķert baltas pelītes, žargonā runājot, un vienalga tu nonāc trako mājā. Ja? Nu, tātad patiesībā tu esi traks. Un līdz ar to tad tev jābūt ir psihiatrijas, nu, tas vienkārši domājot par nākotni, un tas ir drusku no izglītošanas viedokļa. Narkologi vairs nebūs, ja? Tātad nāksies vērsties pie psihiatra, ja? Un tad iet atvesļošanas ceļu. Nu, tā būtu viena lieta. Nākamā lieta, nu, tas nav arī bez pamata. Ja, jo, redzi, ārsti narkologi dažkārt viņi izmācījās atkarības, bet viņiem pietrūka zināšanas psihodiagnostikā, psihiatrijā. Un ne visi narkologi bija tik godprātīgi, ka viņi sadarbojās arī ar psihiatriem. Ja? Nu, un ne visi narkologi ir tik godprātīgi, kas sūta uz psihodiagnostiku izvērtējumam. Un es viņu paskaidrošu, kāpēc. Ja? Tā, ka patiesībā tam ir loģisks pamatojums, kāpēc tam tā būtu jābūt. Jo nu, bija liels laiks, kad ārsti narkologi nodarbojās tikai un vienīgi šauri. Dzer problēmas, tātad dzērājs, tātad alkoholiks, tātad tev ir plosti, tev ir paģiras, nu, un apmēram, nu, te jau tika minēta ampula, tev ampulu, tad tev kodēšana bija, kodēšana, ja, nu, Doženko metoda, kur sēdēja pilna zāle, un apmēram tā kā Kašpirovskis pa televizoru, tāpat arī zālē cilvēks baidīja, suģestēja, tad tur deva dzert visādus dzērienus, un cilvēkam bija sviedri un sirdsklauvis, un viņš nobijās, un tā viņš ir nokodēts. Un, protams, pasauli par to visu smējās, un smējās līdz šim. Ja kā pie mums brauca kodēties pie tantiņām uz Zilo kalnu, vai vēl tur kaut kur, vai uz Olaini, vai pie Feģas Bauskā, un meklēja brīnumu, ja, jo, nu, tam arī ir sakars ar to pašu psihiatriju, nu, ka varbūt cilvēkam galvā ir lieli putni kraukļi, un vispirms jāsacer kraukļi, nevis jāskrien pie tantiņām. Un tad, lūk, narkologs diezgan šauri bija specializējies, ja, un dažkārt, nu, arī gāja par riņķi, un galā īsti netika, ja. Kāpēc? Tāpēc, ka atkarība kā slimīgs process, un to neviens nav izmainījis vai atcēlis, ja, ka tas ir slimīgs process, slimīgs process. Un viņš ir divējāds, pirmšķirīgs, primārs, kad mēs runājam par primāru atkarīgu procesu ķimizāciju, kad cilvēkam ir rupji metabolie traucējumi, viņam ir vielmaiņas traucējumi. Nu, tā primitīvi sakot, nu, ka mans ķermenis šito produktu nevar pārstrādāt. Man nav to antidotu, man nav fermentu, man nav acetildehidrogenāzi, man nav, var sakot, šis alkohola pārstrādes process ir pareizs. Un rezultātā alkohols nenoārdās līdz galam, un cilvēks dzerot saindējās. Un tā tas ir, un tā tas būs. Nu, ja tev mati ir nogājuši no galvas, nu nav ko katru dienu skriet pie spoguļa skatīties, izaug pa nakti vai neizaug. Un to dara alkohola atkarīgi cilvēki. Viņi pa laikam mēģināja, nu, tā kā pārbaudīt, vai šajā reizē varēšu nepiedzerties. Nu, tā kā atkal ir tas pats, ja, un atkal ir tas pats. Un tad ļoti bieži narkologi ar šito arī pērās, ja? Un tad ir otršķirīgais alkohola atkarīgais process, jeb atkarīgais process, kur primārā diagnoze vai problēma vai kreņķis vai grūtums ir nu, psihoemocionāls, mentāls. Nu, tā tad, vai tie ir bipolāri traucējumi, vai tā ir reaktīva vai endogēna depresija, vai tā ir šizofrēnija, vai tā ir ciklotīmija, vai tas ir robežstāvoklis. Tas nozīmē, ka cilvēkam
ir iedzimti, ģenētiski pārmantoti vai dzīves laikā iegūti mentāli traucējumi, uztverē, domāšanā, emocijās, un tad netiekot ar to galā, viņš ņem alkoholu, un tad viņš tā kā paliek normāls, tai laikā, kamēr viņš dzer kaut kādu periodu. Un pēc tam viņš sāk, tautas valodā runājot, nodzerties, ja? Un lūk, tas ir iemesls un pamatojums, kāpēc ārsti, narkologi ļoti bieži ar to galā netika, ja? Īpaši, ja viņam bija tikai šauras zināšanas tikai un vienīgi par šiem ķīmiskiem procesiem, un uz to iebilda gan psihiatri, gan arī psihoterapeiti, ārsti, ja, kuriem ir dubult izglītība, ja, kas saprot arī šos psihoemocionālos procesus, kas ir saistīti arī ar atkarībām, tāpēc, ka atkarība ir gan jūtu slimība, tas nozīmē cilvēka traucējums viņa emocionālajā personības attīstībā, vai viņš ir problēmās ar afektiem, tas nozīmē ar vecām emocijām, viņš netiek galā ar dusmām, bēdām, kreņķiem un aizvainojumiem, un tad viņš iedzer, un tad viņš nomierinās, vai otrādi, ja? Viņš nespēja priecāties, vai viņš nespēja izteikt, viņam nav drosmes izrunāties, un tad viņš iedzer, un tad viņš priecājās, dzied, dejo, un tad viņš var, tas nozīmē, ka atkarība ir jūtas slimība, un to vislabāk saprot cilvēki, ārsti, psihologi, kam ir psihoterapeitu izglītība, tas nozīmē psihe ir jušanās un terapeits ir kalps, tātad, un otrs atkarība kā bērnišķība, jo, ja mēs salīdzinām dzerošu cilvēku, spēlējošu, seksatkarīgu vai cilvēkam ir ēšanas traucējumi, viņš uzvedās tā kā mazs palaidnīgi bērns, viņš dara tā kā blēņas, un tad tas pieaugušais tajā brīdī, tā kā nav. Viņš tā kā ir kaut kā izgājis, ja? Viņš nopērk tikai to šmigu vai aizved to cilvēciņu uz kazino, un tad tas mazais priecājās, daudzās, blēņojās, un tad viņš melo, un tad viņš tur perās, un tad viņš attaisnojās, tad viņu pieķer, tad viņš tur solās, var sakot, un līdz ar to, ja vienai lielai daļai narkologu šo zināšanu tā kā pietrūkst, ja viņi nav klāt to mācījušies, un tāpēc tagad, tā kā jārēķinās, ka vairs pie ārsta narkologa, drīz vairs tāda aiziet droši vien nevarēs, ja. Un tad, protams, cilvēks un viņa partneris, es parasti aicinu arī partneri pirmajā sesijas konsultācijā, lai arī partneris ir klātesošs un zina un saprot, lai pēc tam nemanipulē un nepasaka, ja, ārsts man neko nevar palīdzēt, te tikai tērēta nauda tiek, ja. Tā ir ļoti bieži manipulācija, un tāpēc ir aicināts arī ģimenes cilvēki, man ir bijuši pat 6 cilvēku kabinetā, kur sēž visi 3 pieaugušie bērni, kur sēž sieva, kur sēž pats cilvēks, sēž darba devējs arī dzani, ja, kas ir iesaistīts. Lūk, un tad tiek izglītoti šie cilvēki par terapeitisko procesu. Kas ir terapeitiskais process? Un tas ir 4. Medikamenti ir viens cilvēks, kuram nevajag nevienu medikamentu, ir cilvēki, kuram vajag sākumā, ir cilvēki, kuram vajag pa vidu, un ir cilvēki, kuram vajag arī kā to saucamo pretrecidīvu kursu. Ja? Tika minēti 40 nedzeršanas gadi, man ir pacienti, kuriem ir 36 nedzeršanas gadi atturība, un viņiem nav norāvieni bijuši nereizi, bet laiku pa laikam, ja, viņi ir apmācīti pret recidīvu atpazīšanā, un laiku pa laikam īpaši, ja tas ir otrā tipa alkoholisms, viņam vajag profilaktisku kursu, ja, kad ir riski pāsinājumam, proti recidīvam, un medikamenti ir vajadzīgi pie otrā tipa alkoholismu, ja tur ir depresija, ja tur ir bipolaritāte, un tie ir tie gadījumi, ja cilvēkam medikamenti netiek izrakstīti, tad viņš ik pa laikam noraujās, un visi plāta rokas un saka, redz, kā tam Andrītim nevar palīdzēt, visi duraki apstājās visus ārstus, kur tik visur pie tantiņām bijis, dzēris apvārdotu šnabi vai apvārdotu sāli, neviens redz viņam nevar palīdzēt, bet varbūt bieži vien, vai cilvēks izgāja Minnesota programmu un pirmā dienā piedzērās. Jā, bet viņš varbūt nesaņēma, viņa slimība bojājums netika diagnosticēts un viņam netika izrakstīta medikamenti, viņam netika palīdzēts. Ja, vai, piemēram, ja ir trauksme ar panikslēkmēm, ja, un tas nāk no smagas depresijas, ja, un no uzmācību neirozēm,
ja tur cilvēks nesaņem medikamentus, nu viņš atkal dzers, tāpēc, ka dzeršana viņam rada zināmu atvieglojumu. Un tad, kad viņš nedzers, viņš jutīsies atkal 5 reizes sliktāk, un tad viņa nedzeršanas posmi ar vienu samazināsies, ja, un viņš pats būs noguris, izmisis un bezcerīgs, un arī apkārtējie plātīs rokas un teiks, te neko nevar darīt, te tik jānošauj. Lūk, medikamenti ir pirmā terapijas sastāvdaļa, ja, bet tas ir parasti balstīts uz sūdzībām. Kādas cilvēkam ir sūdzības par garastāvokļa svārstībām, par miega traucējumiem, par trauksmi, par panikas lēkmēm. Ja tas viss nav, saprota, ja tieksme arī apzināti izteikt tieksme vai slēptā tieksme, ja, kur ir vajadzīgi receptoblokatori, ja sūdzība pacientam nav, cilvēkam nav, nu tad zāles viņam nav vajadzīgas, un es kā ārsts nekad neesmu skrējusi virsū pacientam, lai viņam tagad zāles speciāli iedotu. Otra terapijas daļa ir psihoterapija. Tātad tas ir tas mazais, ārstē jau atveseļo ne jau atkarību, atveseļo atkarīgu personību, nu, kas ir mazs puisīts vai meitenīte pieauguši cilvēku ķermenī, un viņš dzīvo tajā konfliktā. Un to iekšējo konfliktu ar sevi un pasauli viņš risina ar dzeršanu, vai spēlēšanu, vai narkotikām, vai seksu, jā, mainot partnerus nemitīgi. Un lūk, psihoterapija ir lūk šī palīdzēšana cilvēkam pirmkārt pieņemt savu slimību, saprast, ja, ka tu esi slimīgā procesā, tu esi bijis konfliktā ar sevi un pasauli, un tu esi bijis kā mazs bērns pieaugušā ķermenī, un tad kā šo konfliktu atrisināt, pieaugt. Nu, tā kā nobriest, apzināties sevi, kļūt par labu draugu pašam sev un apzinātā veidā darīt izvēles. Nevis tāpēc, ka tev kāds aizliedz, nu, tā kā dzert vai šņaukt vai vēl kaut ko, bet tāpēc, ka tu esi nonācis līdz atziņai, ja, ka tev dzīve var būt brīnišķīgi kvalitatīva, rezultatīva arī bez šī procesa, un ka pasaule tāpēc neapstājās. Ja, un ir alkoholiķu himna, ja, ka alkoholiķim nav bail dzert un nomirt, jo atkarīgs process ir suicidāls, pašnāvniecīgs, pašiznīcinošs, mirst personība, paliek tikai ķermenis. Un savukārt alkoholiķim nav bail dzert un nomirt, bet viņam ir šausmīgi bail nedzert un piedzīvot dzīvu, skaidru dzīvi, ar reālu dzīvi, ar visām dzīves grūtībām un problēmām un risinājumiem. Trešā terapijas daļa ir attiecība atveseļošana, jo atkarīgs un līdzatkarīgs ir pāris. Ja, nu, abiem ir slimīgi procesi. Un ja atkarīgais ir mazs bērns, ja, kurš netiek ar savu dzīvi galā, taisa sūdus, es atvainojos, un pats viņus īsti nerisina, tad blakus ir pārrūpētājs, mammiņa vai papiņš. Un tad bērns attaisa ziepes, un tā mammiņa papiņš skrien risina, atdod parādus, aizved uz atkačku, nezinu, sarunā tur ar priekšnieku vai vēl kaut ko, pieskata bērnus, kamēr tas otrs tur guļ vai ir atkačkā. Nu, patiesībā, tā ir tā slimā savienība. Un līdzatkarīgais ir atkarīgs no toksiskām attiecībām, no slimām attiecībām. Līdzatkarīgam cilvēkam nemaz veselu cilvēku nevajag, tāpēc, ka viņš pats ir izaudzis ģimenē, attiecībās, kur tas jau ir bijis priekšā, un šie līdzatkarīgie iemācās slimas attiecības, pāraprūpi, kontroli, un viņu vērtība turās un balstās tikai šo pāraprūpi, un tad uz dusmošanos, jo arī līdzatkarīgais ir tikpat nevērtīgs savā iekšējā būtībā kā atkarīgais. Un ceturtā terapijas daļa ir sociāla palīdzība, sakārtot attiecības ar dzīvi, ja? Un to mēs arī tad diagnosticējam, pārunājam, cik labi tu esi, kas tavā dzīvē ir labi, draugi, darbs, dzīves vieta, nezinu, hobiji, mērķi, vajadzības, un kas tavā dzīvē ir slikti, un ko tu esi nodzēris vai nospēlējis. Un tad kā no šī izejas punkta, ja, tad mēs taisām šo atvesļošanās plānu, ietverot visas šīs 4. Tā es strādāju. Piedošana. Tā es strādāju, jo man ir starptautiski izglītība gan psihoterapijā, gan arī atkarību jomā. Es esmu mācījusies ļoti daudz ārpus Latvijas. Tā atveseļo atkarīgos pasaulē, ja. Un savukārt atbalsta grupas Anon, Alatīna, anonīmi alkoholiķi, ja, tās ir pašpalīdzības atbalsta programmas, ja, kas arī labi strādā,
un ļoti ar labām sekmēm un labiem rezultātiem, bet ar vienu piebildi, nu, ka ļoti bieži, ja nu, cilvēks nedzerošs, viņš skaita mēnešus, gadus, cik viņš ir nedzerošs, ja, un tas ir brīnišķīgi, bet ļoti bieži, kā viņš bija ar personības traumatizācijas atliekām vai sakām, tā viņš arī turpina dzīvot, ja, un tikai, nu, liek uzsvaru uz nedzeršanu. Un tad, nu, varbūt cilvēkam ar to es saskaru, to zina, ir jēdzieni, ir sausais alkoholiķis, nedzerošais, un skaidrais nedzerošais alkoholiķis. Un tā ir milzīga atšķirība. Sausais vienkārši nedzer, skaita mēnešus, skaita gadus, sit sev uz pleca un svin savu nedzeršanu. Bet viņš ir nervos, bieži vien dzīvo tikpat neinteresantu, diezgan patukšu dzīvi, dažkārt kļuvis par darbaholiķi, īgnu, dažkārt ir naudas atkarībā kritis, vai naktī sēž seksa portālos, ja, un nevienam par to nestāsta, vai spēlējās ar naudu un pērk un pārdod, ja, ebajā, un bieži vien vienu atkarību nomainījis ir ar citu, bet priecājās, ka nedzer. Un savukārt ir skaidrais nedzerošais alkoholiķis. Tas ir tas, kurš ir sevi tiešām sakārtojis visos līmeņos. Domāšanas līmenī, emocionālā līmenī, darīšanas līmenī, mērķu līmenī, un kura dzīves kvalitāte visos veidos, ja, ir tiešām pieņemama, un viņš ir dzīvespriecīgs, viņš ir jautrs, viņš uzvedās tā kā vesels, pašpietiekams, nu, veselīgs cilvēks. Tā ir tā atšķirība, ja, un ja cilvēks var bez speciālista, vienalga psihiatrs, psihologs, psihoterapeits, neurologs, nu, vienalga, kādu speciālistu viņš uzmeklēja, ja? vai atturības, doktor Brokānu, mēs kopā kādreiz strādājām Aptiekas ielā, ja? Bija gods un prieks viņu pazīt un daudz runāt ar viņu par dzīvi un par visu kaut ko, ja? bet bieži vien atturībnieki ir ļoti karojoši. Viņi ir uzbrukoši, ja? Un bieži vien, nu, cilvēks, kurš savukārt sēž blakām un varbūt iedzer alkoholu, bieži vien, nu, pret to vēršās, un tad tas dažkārt ir zīme, ja, ka cilvēks nav atveseļojies, viņš nav kļuvis par skaidru, nobriedušu, apzinātu personību, kā viņš dzīvo ar traumu, tā viņš dzīvo ar traumu, un tad ir tikai laika jautājums, kad viņš norausies. Nu, tā kā. Nu, varbūt, nu, un tad narkologs, nu, ne visi, protams, bija daži, kas strādāja ārsti kā ar policisku uzskaiti. Ja, es dzirdēju stāstus no saviem pacientiem, ja, kad, nu, piemēram, ja tev aiztur pa dzeršanu pie stūres, nu, tad tev, nu, es nezinu, vai tagad likums ir mainīts vai nē, bet 2 gadus tad tu nonāc uzskaitē, tu nonāc reģistrā, ja, tad tev ir jāiet pie narkologa reizi mēnesī, nu, tā kā atskaitīties, ka tu nedzer, un tad, nu, tā es stāstus dzirdējusi, ja, šis patreiz ir mazliet, nu, tāds no dzeltenā PR, ja, piedošana, bet to man ir pacients stāstījuši, un tad viņš aiziet, nu, doktors palūdz savu brillēm, no, dzer, nu, nedzer, nu, labi, labs puika, nāc tagad pēc mēneša. Nu, un tad, nu, ja tas tā notiek, nu, dažu narkologu kabinetā, tad, nu, varbūt tā nemaz nav palīdzība, tā ir kaitniecība, jā, nu, nevis kaitniecība, bet faktiski, nu, bezjēdzīga nodarbe kā vienam tā otram, un, nu, tas, ko es minēju, nu, tā atveseļo atkarīgos visā pasaulē, un katrs no šiem 4 punktiem ir vairāk vai mazāk aptverams, skatoties no tā bojājuma un no tā problēmu, kā teikt, lieluma katrā šī segmentā. Un tad liek galvas kopā, un tad taisa to saucamo atveseļošanās plānu, ko tu darīsi pats, ko darīs tava sieva, vai viņa atvese, un bieži vien partneri, līdzatkarīgās sievietes, ļoti bieži ir daudz slimākas mentāli un emocionāli nekā paši dzerošie vīrieši. Ja iet runa par šādu lomu sadalījumu, mēdz būt arī otrādi, kur dzerošā ir sieviete un līdzatkarīgais ir vīrietis. Bet bieži vien, un tad sieviete, kura ir līdzatkarīgā, pamēģina viņai pateikt, ka, mīļais cilvēks, nu, tev ir mentāls problēmas, jā, tu esi valdonīga, tu esi karojoša, tu esi depresīva, jā, nu, tad tā sievietes par zemes gaisā cērt durvis un skrien no kabinetārā, jā, ko jūs apmēram te atļaujaties, jā, nu, un sieviete ļoti bieži ir daudz dziļākā noliegumā tam, ka viņa ir nevesela un ka viņa bieži vien ir, nu, tas fona uzturētājs ar savu valdonību, kontroli,
patriarchālo attiecību musturu, nu, ka viņai vajag to mazo bērnu blakām, nu, kurš tā kā ir pakļāvīgs, klausīgs, nu, tā kā, nu, padevīgs, nu, tāds, nu, un tad es, lūk, esmu tā, kas tevi te glābj, uztur un pateicoties man tikai to elpo, ja? Un saprotams, ka bieži vien tad līdzatkarīga sieviete no šī nemaz nevēlās atbrīvoties, ja, un tad, kad tas, piemēram, tas vīrietis atveseļojās un viņš kļūst pašapzinīgs, pašvērtīgs, tad ļoti bieži viņš ir tas, kas skaidrā prātā esot, ja 3., 4. gadā, ja sieva neārstējās, neveseļojās, viņš ir tas, kas izšķir laulību. Un tad bieži vien notiek paradoks, jo atkarība vispār ir paradoksu slimība. Ja, un tad bieži vien man ir pāris tādi zvani bijuši, kur sieva zvana un saka, tā, jūs esat vainīga, kamēr viņš dzēra, mēs dzīvojām labi. Un tagad, ka viņš dzēra gan, bet kopumā viss bija labi, un tagad viņš nedzer, viņš ir sajūcis prātā, viņš tur spēlē, nezinu, golfu, viņš tur dara to, viņš tur dara šito, jūs esat vainīgi, jūs laikam viņu sev esat noskatījusi. Tad, protams, nu, tas ir no melno anekdošu, bet iz dzīves. Un tad, nu, es bieži vien arī, tāpēc es aicinu abus cilvēkus, kā vīru tā sievu, ja, abus divus, lai tieši tas arī nenotiktu. Un bieži vien es to arī saku, ja tu pārtrauksi dzert un atveseļosies un sasniegsi pašapziņu un pašvērtību, un tu iemācīsies mīlēt dzīvi un sevi cienīt, tev blakus būs, nu, tu gribēsi, lai tev blakus ir tikpat pašapzinīga, sievišķīga būtne, bet ja joprojām tev blakus būs kontrolējoša māte, kas tevi vaktēs, apošņās, ložņās pa kabatām, glāzes riņķī gāzīs, uz darbu zvanīs, un ja viņa nemainīsies, viņa neatveseļosies, tad, diemžēl, tad tev ir divas iespējas, vai nu tu turpināsi dzert, un izdarīsi galu, vai vienkārši aizies nāvē dzeršanas rezultātā, vai nu tev nāksies izšķirties. Un tāpēc svarīgi ir, kad abi divi ir klāt, tādā izejas punktā. Un tas notiek manā narkologa kabinetā, vai tas notiek citu ārstu kabinetos. Es neesmu ne tiesīga, ne zinoša, tā kā referēta. Bet, es stāstu tā, kā es esmu mācīta pasaulē. Un es domāju, ka šī ziņā mēs esam piedzīvojuši bēdīgus laikus, kad tiešām pesteļoja, būrās, ņēmās un visādas muļķības cilvēkiem stāstīja, ko ik pa laikam vēl joprojām kaut kur šur tur dara. Svarīgi, lai kontakts izdodās, lai abas puses ir godīgas, lai tas, kas meklē palīdzību, ir godīgs, kā pie bikts, izstāsta, ja? Un lai tas, kas viņu uzklausa, ir godīgs. Ja viņš redz, ka viņš var ar sarunu atbalstīt cilvēku, motivēt, atbalstīt, kā to dara sponsori anonīmos alkoholiķos, ja? Ka tas otrs, kā mazs bērniņš skatās, iedvesmojās un dara pakaļ. Brīnišķīgi. Tad tev nekur ellē nav jāiet, ja? Ej šo taciņu, vai ej uz to baznīcu, ej uz šīm atbalsta grupām, bet no abām pusēm, lai tas ir godīgi. Un ja arī tas cilvēks, kas ir pretī, ja tas ir šis sociālais darbības, un viņš saprot, ka ar sarunām ir par maz, ka tas cilvēks neguļ naktis, viņam ir bezmiegs, viņam ir trauksme, viņam ir panikas lēkmes, ja viņam nāk dusmas, viņam ir tieksme, ja viņš netiek ar sevi galā, viņam ir kompleksi, viņam ir kauns, viņš jūtās vainīgs par visiem nodarījumiem, ja? Un viņš nezina un neredz izēju no sava stāvokļa. Tad piedošanu, tas cilvēks pretī ar to nevar tikt, arī tu lūdz Dievu katru dienu, Dievs arī nenāks un tev parādus neatdos. Dievs tev nesakārtos tavu naktsmiegu, tu lūdz viņu no rīta līdz vakaram, tad, diemžēl, vai par laimi, tev ir jāmeklē profesionāla palīdzība, ja? Un katrs cilvēks, kas sāk dzert par daudz un rada problēmas vai spēlē, vai šļūts pa kreisi, un viņam ir nemitīgie partneri ārpusē, vai viņš zog, vai viņam, viņš jau to noliedz faktu, noliedz, ka radušās problēmas ir saistīts ar lietošanu, un noliedz palīdzības vajadzību. Un tā kā šis noliegums ir trejāds un dziļš, tad ļoti daudz cilvēki vispār nekur neiet. Un tā viņa aiziet nāvē, ja viņš dara vai spēlē, un beigās viņa atrod beigtu vai pakārušos, ja? Vai pakļūšu zem mašīnas, vai nosistu vārtu rūmēni no narkomāna rokas.
Ja, jo atkarība ir nāvējoša slimība. Ja cilvēks neatveseļojās, viņš aiziet pāragrā nāvē. Un neglāb tas, ka tu esi slavens aktieris, bagāts vīrietis vai azartspēļu koncerna īpašnieks. Viņš arī pakārās savā garažā. Ja? Nu, tā kā tas neglābi. Un otrs, ja, nu vai nu tad tev šī, nu te divi minēja cilvēki, ja es biju sasniedzis savu dziļāko dzīves punktu, es tā klusēju, es teicu, nekaitini Dievu, ja tu biji sasniedzis zemu punktu. Jā, bet vai zemāko dzīvē Dievs dod? Lai Dievs dod, jā. Nu, tā ka, un dažkārt, un tad dažkārt, tas noliegums ir tik dziļš, ka cilvēks turpina šo atkarīgo procesu, un tad, ir kaut kam trakam jānotiek, zaudējumiem. Nezinu, kādai traģēdijai jāzaudē darbs, tev jāizmet no mājas, vai tev jābūt parādiem, ka tu vairs neredzi izēju, vai tev visiem draugiem ir jāpamet, jāpagriež muguru, un tad tu saproti, ka Jēziņ Marija, ja, un tu pats sev riebies spogulī nevar paskatīties, tad beidzot tu esi gatavs kaut kur vilkties, bet bieži vien ir par vēlu, jau ir degradācija, jau ir ļoti rupšs personības defekts, un tad ir koka Lucis Konstantīns. Tad, protams, labāk, lai viņš nedzer, lai viņš dzīvo savu primitīvo dzīvi, jā, vismaz tā, bet bieži vien tas ir vēlu, un tad jau tā dzīve, piedod, ir ļoti primitīva, un tad drīzāk tā ir tādai veģetēšanai līdzīga, un tad kādreiz dzird arī šos tekstus no speciālistiem, labāk dzer, vismaz to brīdi, kamēr tu dzer, tu vismaz esi priecīgs. Vai tev dzeršana palīdz neredzēt to šausmīgo dzīvi, kur tu dzīvo, jo ja jau ir personības defekts, jā, kritiskās domāšanas bojājums, tad jau to dzīvi sakārtot praktiski ar vairs nav iespējams. Ja, un ja tu vēl dzīvo mazpilsētā, tad slāva arī jau iet pa priekšu. Visam vienkāršota, tādā ķēķa valodā runājot, formula. Ja tu šito lieto, bulciņas, cukuru, spēkmaizes, datoru, darbu, seksu, alkoholu, kazino, ja tu šito lietu iepirkšanos, ja tu šito lieto, un šīs lietas lietošana tev rada 4 veida problēmas. Fiziskās, tu paliec sliktā ģīmī, tu paliec resna, tu paliec tusnīga, tu sev nepatīc, tu paliec nervos, tu naktis neguli, tev ir varbūt aizcietējumi, vai tieši otrādi caurejas, ja, pēc trekna ēdiena vai pēc dzēriena, ja, vai tev metās pumpas no kūka, ja, no paulau kūkas, vai tev skapis lūst, un tev vairs nav par ko naudu samaksāt par telefonu, ja, vai bērniem kabats naudu iedot, vai tu strādā tik nenormāli, ja, ka tu dabū kuņģa čūlu, fiziskās problēmas, otrs mentālās. Tu nevari koncentrēties. Tu vari koncentrēties tikai uz šito lietu, uz dzeršanu, vai uz spēlēšanu, vai uz datoru, vai uz darbu. Bet tu nevari koncentrēties uz dzīvi, uz bērniem, uz attiecībām. Domas šaudās, ja? Var sakot, tur ir haoss galvā, ja? Domu karuselis. Ja tev ir emocionāls problēmas, tu paliec nervos, kašķīgs, bez dzīvesprieka, aizdomīgs, paranojāls, ja, tā tad aizdomīgi, ja, kritisks, pārjūtīgs, ka tev katrs vārds ķerās pie dvēseles, ja, tu ātri uzsprāgsti, tev ir ātrās dusmas, un 4. tev ir sociāls problēmas. Tu neej ar draugiem tikties, tev nav vairs laika pasēdēt, pādīt džemperi. Tev nav laika grāmatas palasīt, tev nav laika padejot, tev nav laika iziet svaigā gaisā pastaigāt. Nav laika, jo vai nu jādzer, vai nu jāstrādā, vai nu bulciņas jāēd, vai datorā jāsēž, jāskrūlē. Ja šīs lietas lietošana rada šīs 4 problēmas, un neatkarīgi no šīm 4 problēmām, tu turpini lietot, tad tu esi traks, tu esi slims. Un tad, protams, ja tas tā ir, tad tu esi sen pārkāpis robežu. Tas būtu, tā ķēķa valodā runājot. Un tas ir ļoti vienkārši formulējums, ja? Jā. Nākamais ir
visus cilvēkus pret šī gadījumā pret alkoholu lietošanu mēs varētu sadalīt tādā lielā spektrā. Pirmā grupa ir cilvēki, kas nelieto. Arvīds arī sev minēja kā piemēru, viņš nelieto 40 gadus, ja, viņš ir nelietotājs, bet viņš pirms tam nebija šī grupā. Nelietotāji šeit ir domāti bērni, kuri vēl nav debiju skāruši, kuri vēl pirmo glāzīti nav pamēģinājuši. Tātad nelietotāji, ja, un tas ir ļoti mazs segments. Un saprotams arī tie nelietotāji, kas kaut kad iesāka nelietošanu vai atturību, vai pārstāja rīt kilogramiem un pārstrādāt barību sevī, vai pārstāja strādāt līdz 9, 12 naktī, sāka nākt mājās 4, 5 un arī ņemt brīvdienas. Tas nozīmē nelietotāji, tad ir sadzīves lietotāji. Cilvēks, kas apzinās, ka alkohols ir alkohols. Un tad es šad un tad varbūt iedzeru vīna glāzi vai iedzeru šampanieti, ja ir iemesls. Varbūt kādu alus pudeli vasarā, ja, vai kādu, martīnī, vai varbūt kalnos kādu. Šī nav reklāma alkoholam, ja, bet tā ir reāla dzīve. Ja. Un tātad sadzīves cilvēks, ir patiesībā, viņš apzinās, ka viņš dzer alkoholu, viņš ir pa lielam nobriedis, un viņu patiesībā nevar redzēt. Viņa dzeršana būtiski neietekmē ne viņa personību, ne viņa dzīvi. Dzīves kvalitāti. Nākamais ir ļaunprātīgi lietotāji. Trešā grupa ir ļaunprātīgi lietotāji. Tas nozīmē, ka tu esi sācis dzert biežāk un vairāk un izdzert visu pudeli jau līdz beigām un varbūt attaisīt jau arī otru, kad tu sāc audzēt devas, biežumu un kad tu sāc meklēt sociālās izdevības. Tā kā vajadzētu, vai un kāpēc nē, ja? Tas nozīmē, tas ir ļaunprātīgi, tas ir jau ļauni pret sevi. Ja tu esi aizrāvies ar šo procesu, tu esi viņā tā kā iemīlējies, un tā ir tā saucamā mīlestības ir medusmēneša fāze lietošanā. Un tad no šīs nāk nākošā problēma lietotāji. Tu esi bijis ļaunprātīgajā lietošanas fāzē, un tas nozīmē, šī lietošanas fāze tev ir sākusi radīt šīs 4 problēmas. Un, protams, ka apkārtējie cilvēki ir pirmie, kas to pamana. Kolēģi, draugi, bērni, kas ir daudz godīgāk kā pieaugušie. Viņi ļoti ātri saprot. Te arī tika stāstīts, es izaugu, dzeršana bija par daudz. Arvīds teica, dzēra, kad vajag, dzēra, kad nevajag, ar iemeslu, bez iemesla. Lūk, ja. Un apkārtējie pirmie uz to reaģē. Un tad, lūk, ir tāds jēdziens kā sociālā līdzatbildība. Ja, jo neviens nenodzerās bez citu atbalsta, bez citu ciešās bezdarbības. Ja kolēģi piever acis, runā pa kaktiem, draugi saka, kam tad negadās, es jau arī dropēju, ja, un vispār, es nebūšu tā pirmā ragana vai dzeguze, kas te kūkos, ja, sieva varbūt pieklusē sākumā, ja viņa arī mīl to vīru, ja, un mēģina attaisnot viņam smags darbs, viņam stresaina dzīve, vai viņš taču gal galā pats pelna un mani uztur, un tad draudzīgi cilvēki sociālo līdzatbildību neuzņemās problēmu dzeršanas zonā. Šeit jau sen jāiet pie ārsta. Un no problēmu dzērāja šis cilvēks nonāk dziļā atkarības segmentā. Un atkarība ir psihiska. Lūk, mums visiem, kas ir sociālā dzērāja, varbūt statusā, kas šad un tad alkoholu lieto, mums visiem ir psihiskā atkarība. Mēs tā kā ejam uz bodu un domājam, šitam labam vīnam ir atlaide. Tā jānopērk. Vai sestdien man nāks draudzene ciemos, viņa ļoti mīl šito šampanieti, uzsaukšu viņai, ja? Tā ir psihiska atkarība. Vai tuvojoties Jāņiem, cilvēki meklē, kur ir auluma atlaide, iepērk kālu, jau sagatavo, vai jaunam gadam tuvojoties. Tā kā nopērk jau šampiņus un jau sagatavojās. Šī ir psihiskā atkarība. Tas nozīmē, katrs cilvēks, kas šī procesā ir bijis un kuram tas ir paticis, viņš ir psihiski atkarīgs. Viņš par to domā, viņš fantazē, viņš pērk, viņš gatavojās. Un savukārt slimīgajam procesam ir arī fiziskā atkarība. Tas nozīmē, ka mans ķermenis
ir tik ļoti pie šitā produkta pieradināts, ka viņš bez viņa jau vairs nevar. Un tad ir tas saucamais atņemšanas sindroms. Nu, iedomājies tagad maziņš bērniņš, kurš katru vakaru aizmieg ar mīļo lācīti. Viņš ir nomīlēts, nobučots, viņam viņu vajag. Un tagad māte to lācīti atņem. Viņš tā kā, nu viņš vecs un tur slim un tur baktērijas, viņš tagad metīsim viņā ārā, tu jau liels. Un tas bērns tad bļaus kā traks. Un tad tā māte viņam iedos, varbūt, nezinu, tur zirdziņu vai tur sunīti. Un tas bērns metīs to sunīti pa gaisu, ja. Tieši tā līdzībās var salīdzināt, ja, atkarīgi cilvēka atņemšanas sindromu ar šo mazo bērnu, ja, ka viņa ķermenis plosās un besās. Viņš kādu laiku var izturēt, nu, bez šī pienesuma, un no tā nāk žargons latviešu valodā. Jānis jau turās 2. mēnesi. Nu, viņš nabaks turās, un iedomājieties, ja jums ir caureja, un jums jātur tagad pakaļgals cietumu, jābrauc uz Daugavpili ar autobusu ar daudzām pieturām. Nu, tak cik ilgi jūs izturēsiet, tās bikses būs pilnas, ja? Un lūk, un šis te fiziski atkarība ir tā, ja cilvēkam ir fiziskā piesaiste ar atņemšanas sindromu, ja, un ja viņam ir šie metabolie rupjie traucējumi, viņš bez medikamentozes palīdzības visticamāk nevarēs atturību uzsākt. Viņam būs vajadzīgi medikamenti, viņam būs vajadzīga detoksikācija, viņam būs vajadzīgi receptoblokatori, viņam būs vajadzīgi psihiskorektori, ja, lai mazinātu šīs fiziskās atkarības ietekmi. Pretējā gadījumā viņš kādu laiku noturēsies un rausies, un viņš ies kā vāveri ritenī, un viņš no tā nogurs, degradēsies un aizies nāvē. Un tad viņš skaitīs dienas, 57. nedzeru, visi urrā, nu nekā šodien atkal piedzēros, ja, bet sāku atkal no gala. Un tad atkal 37 nedzeru, urrā, 40. atkal dzeru un dzeru 3 mēnešus. Nu, es neņirgājos, es nezobojos, es mīlu melnu humoru, piedošanu, ja? Un tas ir skarbi un sāpīgi, bet ja cilvēki, un ļoti daudzi cilvēki, kas iet tikai un vienīgi uz anonīmiem alkoholiķiem, vai viņi iet tikai un vienīgi runāties par dzīvi ar mācītāju, viņi ļoti bieži nav atveseļoti. Ja? Var priecāties arī par to, ka nedzer 4 mēnešus. Var priecāties, ja? Nu, arī tas ir sasniegums, bet nav sasniegums, ja tu visu laiku recidivē, atgriezies atpakaļ, jo katra atgriešanās, ja padziļina degradāciju, padziļina personības defektu, diemžēl. Jā. Latvieši ir grāvju cilvēki, no viena grāvja otrā, bet aizmirst, ka ir ceļš, vidusceļš, bet mīļie cilvēki, lai es rekomendētu kādam alkoholu, ka tev ir jādzer pēdamai karotei no rīta, jā, par mātes uzņemos atbildīgi, par savu māti. Bet es zinu latviešu gēnus. Un latviešu gēniem, cilvēkam ar latviešu gēniem rekomendēt alkoholu mazās devās, tak latvietis nesaprot, kas ir mazas devas. Ja tantiņa Līvānos dzer šo mazo ēdamo karoti konjaka, viņa nenodzersies, ja viņa paliks pie ēdamas karotes rītos. Piedošana, ja? Tas, nu, bet tas jau neiztur kritiku, ja? Jo cilvēks, kas ir atkarīga personība, ir bērnišķīga personība, un viņam ir filozofija visu vai neko. Ja es dzeru, tad es dzeru, ja? Un kas ir ēdama karot? Un ja cilvēkam ir metabolie traucējumi, viņam iegarinās smadzenēs, veidojās ar laiku tetrahinolizolīnskābe, kas ir toksisks alkohola pussabrukšanas produkts, kas nedzerošam alkoholiķim saglabojas iegarinājās smadzenēs visu mūžu. Tas ir pētīts un pierādīts uz žurkām un uz mirušiem cilvēkiem. Un arī, ja mēs tagad draudzīgi Arvīdu ņemtu, iespundētu un tagad draudzīgi sāktu viņu sirsnīgi dzirdīt ar alkoholu, viņš būtu turpat, kur 40 gadus atpakaļ un vēl dziļāk. Tāpēc, kad, nu, piedod Arvīdi, ja, tas nav jauni stāstīt, tas ir atkal melnu humoru palaist. Jo, ja tur ir tetrahinolizolīnskābe iegarinājās smadzenēs, kā zinātnieki apgalvo, ja, tad savienojumā ar jaunu alkohola produktu, to devu, pat ja tā ir ēdama karote, vai pat šitas te Jēzus asinis, ja, pie Svētā Dievgalda baznīcā, ja,
tad tas ir tā dzirkstelīte, kas atkal aizdedzina to ugunskura, jo tetrahinolizolīns abi kopā ar jaunu alkohola procesu palaiž dzeršanas procesu, par ko Arvīds runāja, ka viņam bija norāviens. Ja? Lūk, un šī skābe ķīmiskajiem alkoholiķiem paliek visu mūžu. Un tas ir daļa no atbildes, kāpēc viņam jādzīvo mūžīgi mūžos atturībā. Jo, ja viņš atsāks dzert, ja, tad iespējams tas būs viņa pēdējais plosts. Bet tāpat laikā anonīmos alkoholiķos es bieži vien biju uz jubilejām un man godināja, man pacienti aicināja. Un vēl tagad vienā braucienā es biju kopā lielā kruīza braucienā ar vienu bijušo pacienti, kura 40 gadus atpakaļ bija man pacienti, un viņa tur visai tai kompānijai slavas dziesmas stāstīja anekdotas gājienus, ko viņa dzērā, un kā viņa mēģināja mani apčakarēt, un kā es vienmēr biju soli viņai priekšā. Un viņa arī nedzer ļoti ilgus garus gadus, un tā, ka, un ne visiem var palīdzēt, un vai visiem vajag palīdzēt. Es vienmēr saku, ja tava izvēle ir nodzerties grāvī, lai suns tev čurā virsū, es tev nevilkšu ar varu no grāvja ārā, jo tev ir tiesības izvēlēties. Bet ja tu teiksi, man riebās šitas, es negribu, es pat sev riebjos, palīdzi man, es būšu pirmā, kas tev pasniegs roku. Un cilvēkam ir bailes, un viņš nevar iedomāties, kā viņš skaidrā prātā dzīvos, viņš nevar iedomāties, kā viņu pieņems sabiedrība dzerošā, draugi te visi turpina šmorēt. Viņš nevar iedomāties jauno gadu bez šampanieša vai Jāņus, ja kur Latvija līgojās dzērumā. Viņš nevar to iedomāties, ja? Un viņam, viņš nevar arī to apzināties, ka viņš ir slims. Viņam tas ir jāpaliek, ja? Un bērns konfekti vienmēr gribēs vairāk nekā atturēties no konfektiem tikai tāpēc, ka pēc katras konfekts viņam pumps izmetās uz ādas. Ja cilvēks ir sācis domāt, un šis video un šī saruna un visas šīs sarunas stāstījumi ir iekustinājuši procesu, ja, tad pašam ir jādara izvēle, pie kura no šiem cilvēkiem doties, ja, vai doties uz Al-Anonu kā līdzatkarīgam, vai doties uz anonīmiem alkoholiķiem, vai zvanīt man un tikties ar mani, vai doties uz tuvāko baznīcu un runāt ar priesteri. Es domāju, ka tas jau ir tālāk cilvēkam pašam, jau viņš sajutīs, kur viņš jūtās. Un man tā kā klausoties pa tiem brīnumiem, ja, ne otrādi, var sakot turpat to, vai ārstējoties līdzatkarīgajiem, atveseļojoties, tas iespaido arī atkarīgo, ja, no sistēmiskā viedokļa, ja, pie atkarīgas sistēmas, kur tiešām ir 4 līdz 7 cilvēki, ja, tur ir ģimenes cilvēki, tur ir kaimiņi, tur ir darba devējs un darba kolēģi, tur ir draugi, ja, tur ir milzīgi daudz cilvēku, kas ir iesaistīti. Sistēmiski nav svarīgi, kurš no šīs sistēmas pirmais aiziet uz konsultāciju. Nav svarīgi, vai viņš aiziet pirmais uz Al-Anonu, vai bērns, piemēram, aiziet uz Alatīnu, vai bērns aiziet uz krīzes centru un runā ar psihologu. Man ir tāda pieredze, strādājot Ventspilī savā laikā, ka man atnāca 14-15 gadīgi bērni uz pirmo konsultāciju. Viņi saka, man tēvs un māte dzer. Viņi abi ir ārsti, bet viņi abi dzer. Ja, un tāpēc es slikti mācos, vai es neizguļos, ja, tāpēc, ka visu laiku mājās ir trauksme un stress. Un tad tu uzmanīgi ar to bērnu runājot, gudri iesaistot arī klases audzinātāju, tu dabū arī tos vecākus uz konsultāciju. Un tie vecāki nāk un sāk ārstēties. Nav svarīgi, arī bērns var būt pirmā, tā kā teikt, bezdalīga, ja, kas var dot impulsu. Man ir bijuši, piemēram, ģimene, kur bērns 16-gadīga meitene pārgriez vēnas, un viņi nonāca Tvaigtielā, psihiatriskā klīnikā, un tika ziņots bāriņu tiesai, un bija bāriņu tiesa, un tēvam bija alkoholisms, mamma līdzatkarīgā. Turīga ģimene, māte advokāta, tēvs uzņēmējs. Ja, laba ģimene, kur viņi tak nav slimi, viņi nekur neies, ja, un bāriņu tiesa iznes piespiedu ārstēšanu. Un šī ģimene nāca, visa ģimene nāca ārstēties, bet pirmā bezdalīga bija piedošana traģēdija, ja, bērnu pārgrieztas vēnas, ja, un bērns bija glābējs sistēmai, tā ka nav svarīgi, kurš pirmais sāk šo sistēmu rubināt, kurš pirmais sāk mainīties,
Ja? Un otra lieta par tiem brīnumiem, un tad tie brīnumi notiek Heizeldens klīnikā, kas ir ar Minnesotas programmu strādājoši ar šiem soļiem. Ja? Tad, kad cilvēks nāk iekšā klīnikā, tad tur uz ieejas durvīm ir plakāts cilvēku notici brīnumam. Un tad, kad viņš iziet programmu, un viņš rakstās mājās no klīnikas, tad uz tām durvīm, viņš iet pa citām durvīm ārā no klīnikas, un virs tām durvīm ir rakstīts cilvēku, tu pats esi brīnums. Tas ir par to, kad vispirms tev ir jātic, ka vispār brīnumi ir iespējami, un manā dzīvē milzīgi daudz notikuši brīnumu, un notiek. Un es varu tikai brīnīties un brīnīties, ja? Un otrs, vienkārt, ir jātic tam brīnumam, ja? Bet, piedošana, tā loterejas biļete jānopērk. Nevar tā gaidīt visu laiku no tā dieva. Pašam jāpiedalās brīnuma tapšanā.